Nu, ko esam atpakaļ. Šodien brauksim uz Brasu un uz Sarkandaugavu. Nu, tā stacijas atkal nav interesants, bet nu, tā dzīve, tāpēc mēs vienkārši braucam un skatāmies, kas tur ir. Ne, varbūt kaut kas ir interesants, bet nu, tāpat skatāmies. Stācija Brasa atrodas Rīgā. Viņa ir dzelzceļa līnijā Saulakrasti Rīga, jeb Skulta Rīga, ieskaita to stāciju. 1919. gadā stācija pārdāvēta par Braslu, bet pašreizējais nosaukums tā ir kopš 1938. gada. Vācu okupācijas laikā stācijas nosaukums bija Rīgas sporta hale. Nu, ko esam Brasā? Nu, es nezinu. Es nezinu. Nav pati labākā stācija. Nu, varbūt tāpēc, ka ir remontdarbi, bet jā, kur ir pagaida perons otrajā pusē. Nu, jā, nu, diemžēl nav. Diemžēl nav tik labi. Bet tā ir tajās Rīgas stacijās, kad viņas vienkārši ir tādas, kādas viņas ir, viņas baigi nav nekādas īpašās, un baigi Brasā arī nekas tāds nav, kur es tagad iet un skatītos. Reāli nekā nav. Te ir ceļš, te ir sliedes un viss, jā. Aiz mums ir Sarkandaugava, aiz mums ir Mežciems Ulbroka, gan Sarnikava ādaži, gan lielie limbaži. Aiz mums ir Sarkandaugava, aiz mums ir Mežciems Ulbroka, un Salants Grīva ainaži, un paši lielie pampāļi. Spogulis, labu skatu pavēris. Mums spogulis ir labu skatu pavēris. Sarkandaugava ir dzelzceļa stācija Rīgas Ziemeļu rajonā, līnijā Rīga-Skulta. Šajā stācijā arī ir intensīva kravas satiksme. Stācija atklāta 1872. gadā. Sarkandaugavas stācija ir savienota ar pievedceļiem ar stīkla un finiera rūpnīcām. Jā, Sarkandaugavas stācijā bija remontdarbi, tāpēc es atnācu šeit. Zinu, ka arī nekas baigi interesants nav, jo vienīgi tie ir kaut kādi preču vagoni, kuri nebrauc, man liekas, vairāk vispār redzēt. Viņi vienkārši te stāv. Es nezinu, ja šitas ir interesants, šitas ir interesants. Pat nezinu, ko vēl pateikt. Stācijā remontdarbi, tur viss ir remontdarbos, tāpēc, ka būvē jaunos perons. Viņiem ir vajadzīgi, tāpēc, kad jaunie vilcieni, jaunie peroni. Un jā, es nezinu tiešām, kur es atrodos šobrīd. Jā, vispār, kas šit es nezinu. Es jau nezinu. Varbūt te ir kaut kādas bumbas, un tad tu viss sprāks, es jau nezinu.
Nē, nu, tas tā bišķi bīstam, zin kā, varbūt vienkārši te būs eksplozija tūlīt. Bet, nu labi, nē, tas jau tā joks, bet jā. Stacija ir tur taisni. Nu, kur viņš bija tur, jā. Es tikai aizgāju prom no stacijas, ka tur ir remontdarbi un atnācu šeit pastīties, kas šeit ir, jo parasti es neesmu tādās stacijās, kur ir kaut kādi preču vagoni un, nezinu, kaut kādas pamestas mājas, kuras izstāsta pēc zombiju apkopalīpses reāli. Tā kā ir bijis kaut kāds, nezinu, ātām karš un te vienkārši ir viss slikti. Nu, es nezinu, bet izstāsta forši priekš manīm. Nu jā. Nezinu, ko lai vēl parāda. Te ir perons. Mēs varam iet pa peronu arī. Tā tikai jāapskatās pa labi vai pa kreisi vai nav vilciens, bet es zinu, ka nav, tāpēc, ka tagad vēl nav laiks. Viņš būs pēc kādām 20 minūtēm. Bet nu jā. Vai nekas interesants nav, bet nu, ja jūs uzskatāt interesanti par kaut kādu uzspridzinātu māju un preču vagoniem, kuri vairāk nebrauc, nu tad tas, jā, tas ir interesanti it kā. Nu jā. Laikam tad Sarkandaugavai viss, nu, es tā domāju. Nu, es domāju, ka mēs beigsim ar Sarkandaugavu, mēs varam tad, kā saka, mēs jau izgājām 2 stacijas. Mēs tad, jā, mēs varam tad tikties, es domāju, nākamajā, kur mēs varētu doties tālāk. Es jau nezinu, kur tas būs vēl, bet, nu, kaut kur tālāk. Tā kā 2 stacijas mēs nogājām. Es domāju, tas pietiks. Vēl, laikam, es domāju, Gaujas stacijā tiekamies. Bet, jā, tas arī viss šodienai. Tā kā, paldies. Un, jā, tiekamies. Ko Gaujas stacija? Redziet. Gauja. Nu ko, paldies par šodienas ceļojumu. Es zinu, ka ir vakars, jo es bišķi pa ilgi biju ārā. Bet, jā, tas jau nav svarīgi, tāpēc, ka mēs nākamreiz tāpat dodamies uz stacijām un jā. Tā kā paldies un tiekamies nākamajā reizē.